Labdien, darbie draugi! Atgriežamies pie operācijas Irānā. Un jāsaka tā, ka pagājušās brīvdienās uzbrukumu intensitāte tikai palielinājās. Mēs redzam vairāk uzbrukumus no koalīcijas spēkiem, bet arī Irāna izskatās tā, ka pagaidām nepadodās. Sāksim gan ar politiskiem paziņojumiem. Ir tāds ASV prezidenta nacionālās drošības padomnieks Millera kungs, kurš pārfrāzējot to, ko viņš teica Dienvidamerikas valstu sajietā, kur tad viņi runāja par drošības jautājumu. Viņš pateica tādu lietu: mūsu puslodē, atceraties, rietumu hemisfēra, netolerēsim nekādu nedraudzīgu organizāciju darbību un, ja nepieciešams, izmantosim spēku. Kas nozīmē, ka Amerika nopietni ir uztver šoreiz visas darbības, kas nedraudzīgi, visu organizāciju darbību, kas ir nedraudzīgas ASV, uztver nopietni. Un viņa pateica tā, ka tiks galā ar tiem vienu pēc vienas. Venecuēla bija pirmā, Irāna nākošā. Redzēsim, kura tad no problemātiskām valstīm varētu kļūt trešā šajā sarakstā. Bet ar Irānu pagaidām viss nekur nav beidzies. Interesanti izrādās, ka Irānā ir arī prezidents, mēs visi to zinājām, tāds Masud Pezekšjans, un viņš gāja klajā ar tādu interesantu paziņojumu. Viņš pateica visām arābu valstīm: piedodiet, mēs vairāk tā nedarīsim, mēs laikam pasteidzāmies uzbrukot jūsu valstu teritorijām un objektiem. Skaidrs, ka tas neko nenozīmē, jo prezidents Irānā ir tāda ne īpaši svarīgs amats, jo visu tur lemj ajatolas un viņu sajiets. Un kā, teiksim tā, apstiprinājums maniem šiem vārdiem uzreiz pēc tam, kad viņš pateica, ka mēs vairāk tā nedarīsim, Irāna veica triecienu Bahreinā. Ir tāda speciālā ūdens attīrīšanas stacijas, kur sāļu ūdeni pārstrādā saldūdenī, un kura Bahreina ir ārkārtīgi svarīga šīs valsts eksistencei. Tāpat arī tika veikti uzbrukumi svarīgiem amerikāņu objektiem Irākā. Tas bija Camp Victory Bagdādē un arī objektam Basrā. Un arī mums ir viens liels jaunums, kas nāk no apvienotiem Arābu Emirātiem, kurš tad Mahmuds bin Zayeds al-Nahjans pateica: nekā nebija, dārgā Irāna, tagad mēs esam kara stāvoklī. Un tad atbalstīja Amerikas un Izraēlas darbību un solīja pievienoties uzbrukumiem Irānai. Pagaidām praktiskās darbības mēs neredzam, bet to, ka vismaz viena valsts jau pievienojās koalīcijai, es domāju, ka Saudarābija potenciāli varētu būt nākošā. Tā kā Irānai pamazām problēmas samilst. Kā arī mēs redzam to, ka prezidents saka vienu, bet visdrīzāk tomēr daļēji vismaz deorganizētā vadība tad vienalga turpina šaut tur, kur it kā šaut viņiem nevajadzētu. Ar mantiņām ir viens jaunums, tātad vispār par aviāciju nesošiem kuģiem tad parunāsim atsevišķi. Linkolns, mēs zinām, jau sen karo, Fords arī bija iesaistījies karā, un tagad vieta no vidusjūras viņš ir ienācis Sarkanajā jūrā, un Bush arī dodās palīgā, un mēs par to ar jums jau runājām vēl jau pietiekoši sen, 25. februārī. Kad es tad rādīju jums šo te bildi, un tad es pateicu, ka visi šitie 3 kuģi noteikti piedalīsies kara darbībā. Tā arī sanāca. Interesanta ziņa arī bija 7. martā, kur tad Irāna parādīja vairākus video, kur viņi palaiž pretkuģi raķetes, un viņi pateica, ka šīs raķetes aizlidoja līdz Linkolnam, un tad sašāva, bojāja, iznīcināja, un tā tālāk. Kas tad patiesībā notika? Kā teica Irāna, tad Linkolns, kas sākotnēji operēja šajā te rajonā, bija ienācis Omānas līcī un devās uz Hormūzas šaurumu, kur tad Irānas raķetes to arī sašāva. Ja patiešām kuģis dotos tajā virzienā, tāds variants būtu iespējams, bet nē, skaidrs, ka tas ir totālais idiotisms, un skaidrs, ka kuģis turpināja operēt prom no Irānas krastā aptuveni 340–380 km attāluma zonā. Un mēs zinām, ka vienā brīdī bija pat informācija, ka viņš devies tālāk uz dienvidiem.
Un ja mēs paskatāmies, kādas tad Irānā ir pretkuģa raķetes, ir dažādi tipi, paņēmu 3 spēcīgākās, Norg, Hadir un Harmuz, neviena no tām nešauj tālāk par 300 km, kas nozīmē pat tehniski šīs raķetes aizsniegt Linkolnu nevarēja, tāpēc apzīmējums tam, ka Linkolns ir sašauts, bojāts vai iznīcināts, vienkārši neatbilst patiesībai. Bet paturpināsim pāris vēl informācijas par kuģiem. Šeit ir interesantas izmaiņas mums notiek. Tātad, kā es teicu, Linkolns karo, Fords no vidusjūras ir ienācis Sarkanajā jūrā un virzās pie Linkolna, lai operētu no šī rajona. Bušs arī dodās šurp palīgā, un tad principā šeit tiks izveidota 3 kuģu lielais grupējums, kurš tad ļoti mierīgi varēs nosegt Irānas teritoriju. Mēs stāstījām par franču kuģi De Gaulle. Viņš ir ienācis vidusjūrā un tagad dodās uz, oficiāli viņš iet aizsargāt Kipru, bet es tā paredzu, ka viņš varētu arī piesekt šajā rajonā. Vēl mums ir informācija no Itālijas. Viens itāļu destroyers ir arī aizgājis uz Kipru, un tad atgriežamies pie aviācionēsējušiem kuģiem. Ir tāds kuģis Prince of Wales, kur Briti arī ir pateikuši, ka mēs arī dosimies palīgā, un tad pagaidām nekā. Un tas ir atsevišķies vēl viena sarunu punkts, par kuru es gribētu parunāt. Prince of Wales arī atrodas, ja es nemaldos, tagad Portsmudā, un viņš tur stāv jau 2 nedēļas, un 2 nedēļas, kad bija pieņemts lēmums, ka viņš dosies ārā, viņš nevar iziet ārā no ostas, jo nav gatavs doties, pildīt kaut kādus kaujas uzdevumus. Un tas patiesībā neko labu īpaši par Lielbritānijas jūras spēkus stāvokli šobrīd nesaka, jo otrs kuģis HMS Dragon Destroyers, kurš arī bija plānots doties uz šo reģionu, mēs zinām, ka tas arī nevar iziet no ostas. Un vienkārši atgādināšu jums, 2 nedēļas nevar iziet no ostas. Bija tāds jau kādu laiku atpakaļ tiem, kuri atcerās vēsturi vai vecāka gājuma cilvēki atcerās, ka bija tāda, man nav jāstāsta, kas ir par šī lēdija. Tā ir Margaret Thatchere, kurā, atceraties, bija tāds Falklandas salu konflikts ar Argentīnu, un toreiz viņa bija premjerministre, un Lielbritānijas spēkus komandēja admirālis Terence Levins. Un viņam uzdeva jautājumu, cik laika jums ir nepieciešams, lai doties atkarot Falklandas salas. Viņš pateica 48 stundas. Pēc 48 stundām Britu flote un Britu triecienu grupa tika izveidota un devās uz otro pasaules galu pie Falklandas salām, kur pēc 6 nedēļām sadeva pa dirsu, piedodiet, Argentīnas spēkiem, kurie bija iebrukuši Falklandas salās. Tagad viņi 2 nedēļas nevar iziet ārā no ostas. Šeit pēc 6 nedēļām flote jau bija otrā pasaules galā un iesaistījās kara darbībā aktīvi un panāca kaujas uzdevumu izpildi. Ir būtiska problēma tagad Lielbritānijas spēkiem, un viņiem ir reāli jādomā, kādā veidā viņi visas šitās foršās mantiņas reāli atgriezīs pie darbības. Un, protams, Donalds Trumps nevar arī paklusēt šajā jautājumā, un viņš arī atbildēja Kiram Starmeram. Viņš pateica, mums nav vajadzīga jūsu palīdzība. Varat paturēt savus, patiesībā Briti runāja par abiem 2 avienesošiem kuģiem, bet paldies, nevajag. Mēs iztiksim bez tiem, bet mēs atcerēsimies. Tas ir tas svarīgākais vārds, kas parāda, ka Lielbritānijas un ASV attiecības ir pavisam vienā no viszemākajiem līmeņiem, un tad Trumps sarkastiski pasaka, ka mums nav vajadzīgi cilvēki, kurie pievienojas karam, tad, kad mēs jau šo karu esam uzvarējuši. Pa to laiku Hormūzas šaurumā vairāki kuģi izdomāja vienkāršo triku. Viņi piestiprina ķīniešu karogu un zem ķīnieša karoga iet ārā no Persijas līča uz Omānas līci. Tāds interesants gājiens, bet izrādījās, ka tas dažiem kuģiem ir nostrādājis.
Par sauszemes kooperāciju. Šeit mums ir pagaidām ļoti daudz nezināmā. Izskatās tā, ka kurdi laikam tomēr vismaz pagaidām atteiks jebkādas aktīvās darbības. Klusums ir no Azerbaidžānas, klusums ir arī no Beludžistānas. Bet parādījās ļoti interesanta informācija par 82. gaisa desanta divīziju ASV, kurā tika atsaukta no mācībām. Un tā ir augstas gatavības divīzija, kura tad ir viena no tām vienībām, kura amerikāņiem, ja ir nepieciešams kaut ko ātri uz kaut kurieni pārsūtīt, šī ir tā pirmā vienība, kuru tad viņi pamatā izmanto. Ja neskaita speciālos spēkus. Un tad šobrīd, pagaidām ne par ko nevajag spekulēt, bet skaidrs, ka šī divīzija ir diezgan augstā kaujas gatavībā. Un vienlaicīgi ar to tiek runāts par atkal, ja atgriežamies pie sauszemes operācijām. Tagad arī Trumps tika runāts, ka tāda ierobežotā darbība iespējams ir, tomēr ir iespējama pret kodola objektiem, kur tad viņiem tagad jāatrod to kodola materiālus, kuri tad bija domāti tiem 11 kodola bumbām, par kuri tad Irāna lielījās. Un tad, kas varētu veikt reidus, protams, tie varētu būt Izraēlas spēki, kuri absolūti, viņiem ir lieliski speciālie spēki, kuri tad ir spējīgi darboties pret tādiem pašiem objektiem. Atceramies, kā arī amerikāņiem ir gan speciālie spēki, gan Delta, gan citas vienības, gan Sīlī. Ir iespējas veikt šāda veida darbības. Un tad, ja mēs runājam par 82. divīziju, tā tomēr domāta tādām lielākām darbībām, piemēram, ja viņiem vajadzēs nodrošināt Hormuzas šaurumu, tad divīziju varētu izsēdināt šeit, lai viņa tad nobloķētu šo te rajonu un kontrolētu situāciju šeit. Jā, turpinās triecieni pa Irānu. Mojtaba Kamenei saka, ka viņš ir ievainots. Pagaidām apstiprināt to nevar, bet vismaz nav nogalināts. Irānas jūras spēki tajā brīdī, kad es rakstīju raidījumu, gatavoju raidījumu, bija informācija par 46 iznīcinātiem kuģiem. Tie nav visi kuģi, jo Irānai ir ļoti daudz arī mazi, ātri visdažādi kuterīši, tā kā viņiem ir to vairāk, bet mēs redzam, ka lielākos kuģus amerikāņiem izdodas iznīcināt. 2 kuģi ir pateikuši, ka neies tālāk karot, viens ir apstājies Šrilankā, otrs, ja es nemaldos, Indijā, tā kā tie jau ir padevušies un kara darbībā piedalīties netaisās. Un tad tikai pāris bildes no triecieniem, tātad kā izskatās pirms, kā pēc, pirms, pēc. Un laikam klasiskākais viss tāds. 2 piemēri, cik precīzi tad ir tie trāpījumi, kurus mēs šobrīd redzam. Tas ir viens no noliktavu paskats, kā viņas izskatījās pirms trieciena, un tad kā mēs redzam, ka katrā konkrētajā vietā ir atlidojusi konkrētā raķete. Un uzbrukums vienam no galvenajiem lidlaukiem, šeit mēs arī redzam tad trāpījumi lidlaukā, kur tad precīzi skrejceļš, taksīceļš, tas ir, kur pārvietojas un gatavojas pacelšanai gaisā, un visi tad pārējie ceļi metodiski tika iznīcināti, bojāti, neiznīcināti, piedodiet, jā, bet mēs redzam to precizitāti, cik augstu precizitāti visās vietās, kur nepieciešams, ir iespējams trāpīt. Tā kā Irānai ir būtiskas problēmas, un ja viņiem arī bija kaut kāda lidaparāti, skaidrs, ka no šī lidlauka viņi vairāk gaisā nepacelsies. Jaunums cīņā ar šahediem amerikāņi ir apstiprinājusi tādas sistēmas MEROPS izmantošanu, un tad tas ir viens no tiem CUAS, tas ir Counter Unmanned Aerial System, speciālais pretdrons, kas ir plānot cīņai un domāt cīņai ar šahediem, un viņa cena uzreiz ir, mēs visu laiku par cenu karu runājam, 14,500, kas ir būtiski lētāk nekā šaheda cena. Tā kā šis ir tāds alternatīvais variants, un arī vairākas Persijas līča valstis jau ir sakontaktējušās ar ukraiņiem un grib arī ukraiņu pretdronu paraugus pirkt
savām vajadzībām. Nu, ja amerikāņiem iespēja ātri saražot ir ukraiņiem, nu, pirmkārt atceramies, ukraiņiem pašiem šie droni ir vajadzīgi, iespēja kaut ko pārdot un atsūtīt uz līča valstīm. Nu, redzēsim, kā tas sanāks, bet mēs redzam, ka nu, vismaz tagad visi saprata, nezinu, kāpēc tas tika palaists garām, ka šahid droni būs liels drauds. Nu, tagad mēs redzam, ka arī vēl vienu alternatīvu cīņai pret šiem te droniem valstis ir atradušas un mēģina tad arī ieviest dzīvē un tad pastiprināt savu aizsardzību. Jā, tas šodienai man ir viss. Tuvākā dienā, es domāju, mēs redzēsim arī turpināsies triecieni pa Irānas teritoriju. Viņi atbildēs arī ar triecieniem savstarpēji, arī starp citu triecieni ir ļoti daudz pa civilo infrastruktūru, enerģētiku, naftas pārstrādes un naftas ieguves vietām. Nu, tad tādu darbību, es domāju, mēs redzēsim vēl kā minimums pāris dienas, kamēr neatnāks visi trīs amerikāņu avionesēšie kuģi uz rajonu, kad tad varēs būtiski pastiprināt triecienus. Nu, un pa to laiku, es domāju, risināsies arī jautājums ar sauszemes operāciju un sauszemes spēku darbību. Nu, un par to es tad centīšos jūs arī informēt tad, kad būs jaunas būtiskas izmaiņas situācijā karā starp koalīcijas spēkiem un Irānu. Jā, paldies par jūsu uzmanību un tad līdz nākošajai reizei.